Sveika! Mani sauc Baiva Rozentāla, un šodien es vēlos ar jums parunāt par tādu ļoti svarīgu tēmu kā vīzija un tava misija. Patiesībā vīziju un misiju mēs liekam vienā kategorijā, bet viņi dalās. Tas ir tavs lielais vai, kāpēc tu ar to nodarbojies, kāpēc tu šeit esi, un kāda vispār varētu būt tava darbība, vai kāds varētu izskatīties tavs gads. Un ar jauno gadu mums visiem ir lielās apņemšanās. Ar jauno gadu mums ir lielās vīzijas un savā ziņā misijas. Bet, ja tās vīzijas un misijas nav sadalītas kategorijā, ir ļoti grūti saprast, kāds ir tavs mērķis, kāds ir tavs uzdevums vispār šajā gadā un ko tu vēlies. Mums viss ir mūsu galvā, it kā mākoņos, ja tas nav uz papīra, tad ir ļoti grūti viņu izvērtēt un ļoti grūti sasniegt. Man pašai personīgi es cenšos savu misiju un vīziju pielāgot ik pēc no 3 līdz 6 mēnešiem, jo tā tava vīzija un misija mainās patiesībā katru 3 mēnešus. Jo tu kaut ko jau sasniedz, līdz kaut kādam līmenim jau tiec, un tev aug tava misija, un varbūt jau ir mainījusies vispār tā vīzija. Un esot savā kompānijā jau 5. gadu pēc kāds, kā top sellers pirmajā vietā, manuprāt, ir tikai godīgi, ka mēs sakam ar kaut ko tādu, kas mums ir vajadzīgs pilnīgi katrai. Tāpēc es tūlīt pat padalīšos ar tādu skaistu, neskaistu, ar tādu prezentāciju, kuram es vēlos ar jums iziet cauri. Nu, ko es ļoti ceru, ka ka visiem ir viss redzams. Un es ticu, ka ļoti daudziem no jums varbūt likās tāds sarežģīts tas 2024. gads. Un likās varbūt pārāk pilns, varbūt pārāk lika jums arī aizdomāties. Pirmais, ko es īstenībā gribētu, lai jums piedāvāt, ir izdarīt, ir paņemt pilnīgu baltu lapu. Paņemiet pilnīgu baltu lapu un sadaliet to lapu uz pusītēm. Vienā jūs uzrakstat 2024, un otrajā pusītē jūs rakstat 2025. Vienā pusītē, kur 24, es atvainojos, vienā pusītē, kur jūs rakstat, ja, par 24, tas vairāk nevis nosodījums vai tas, kas jums bez maz vai neizdevās, bet esiet pateicīgi par tām lietām, kam jūs gājāt cauri. Tad pateicība, par ko jūs esat pateicīgs un savā ziņā. Tieši uzskaitiet tieši tās lietas, varbūt, kas jums neizdevās vēl sasniegt, esiet pateicīgi, jo katra lieta, kam jūs dzīvē iet cauri, tā ir kā liela mācība, tā ir kā liela saprašana, ko tev darīt nākamoreiz un ko tev nedarīt. Un 2025. gadam sarakstiet, ko jūs darīsiet savādāk. Ko jūs vēlaties darīt savādāk? Kāds ir jūsu pirmie apņemšanās plāni un punkti? Un tas ir ļoti svarīgi, ka jūs izvērtējat, bet arī pašā laikā novērtējat to, kā jums ir gājis jūsu 2024. gadā. Tāpēc mans moto šajā gadā ir sasniegt savu virsotni, jo es ticu, ka katrai no mums ir tikai, kā saka, jānostabilizē savi mērķi un savs mazais sapnīts. Nu ko, ejam tad tālāk. Tad, kas ir tava misija un vīzija? Misija ir, kāpēc tu to dari, vai kādu vērtību mēs radām. Jā, tā tad, kāpēc tu to dari, kāpēc tu esi šajā sfērā, kādu vērtību tu dod citiem, un savā ziņā kādu vērtību tu dod arī sev. Jo ne jau tāpat vien tu šeit esi, tu šeit sēdi, uz šo klausies, vai tu gribi attīstīt un saprast, kāda ir tava misija. Un ļoti bieži vien mēs kaut ko iesākam tikai tāpēc, ka mums patīk. Bet tad it kā pazūd interese, un tad atkal tā kā tādā hobija līmenī. Ja? Bet tai misija ir jābūt vērtīgai, lai mēs saprastu, kāpēc arī tajās sliktajās dienās mēs gribam iet, un tāpat arī ir vīzija. Ja? Tā tad misija, kāpēc tu to dari, vai kādu vērtību mēs radam. Tava vīzija, kur tu vēlies nokļūt? Sapņot nav slikti. Protams, ka katram sapnim ir savs limits, bet ar saviem sapņiem mēs arī varam iztēloties un iet uz priekšu un savā ziņā arī sasniegt. Galvenais to sapnīt ir sadalīt daļās, kā nokļūt. Tāpēc vīzija ir jābūt, kur tu vēlies nokļūt. Misija tev dod atbildes, tā tiešām arī ir.
Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka tu, skatoties šo video, esi diezgan lielā klusumā, nav nekādu neskaņu, nekņādu, bērni ir skolā, vīrs darbā, un tev vismaz ir 20 minūtes, lai atbildētu uz šiem jautājumiem. Un es tavā vietā iesāktu pavisam jaunus pierakstu kladīti, kur tu sāc savu jauno gadu, nomet visu nost veco, visu lieko, sāc pareizi un sāc atbildēt uz šiem svarīgajiem jautājumiem. Kāpēc tu to dari un ko tu dari īsti? Jā, tad kāds teiks, es palīdzu cilvēkiem. Ko tu palīdzi? Kas ir tieši tas, ko tu palīdzi? Vai nu tu kādam palīdzi tieši ko apārstēt, kādā ziņā? Kāds varbūt teiks, es tieši strādāju ar cilvēkiem, kuriem ir mentālā veselība. Es tieši strādāju ar cilvēkiem, kuriem ir problēmas ar vēderu vai ar zarnām. Es tieši strādāju ar cilvēkiem, kuriem ir problēmas ar ādas kopšanas tādā un tādā kategorijā. Ja? Es tieši strādāju ar sievietēm, kuriem es mācu pamatu soļus dekoratīvajā kosmētikā. Es tieši strādāju ar sievietēm, kuras vēlās nodarboties ar jogu vai vēlās apgūt jogu. Nu, tā kā tam ir jābūt tieši konkrētam, un ko tu arī dari, ko tu dari, kāpēc es to daru un ko tu dari, ko tu piedāvā un kam tas varētu būt noderīgi. Savā ziņā šis iet vienā kategorijā, bet ir ļoti svarīgi, ka tu izraksti, ko tu īsti piedāvā, kas ir tas, ko tu piedāvā, un kam tas varētu būt noderīgi, tas, ko tu vēlies piedāvāt. Ja? Es tikko nosaucu vairākus piemērus, tad šis piemērs tev ir jāsadala, kam tas varētu būt noderīgi un ko tu īsti piedāvā un ko tu dari. Kādu vērtību es sniedzu saviem klientiem vai sabiedrībai? Kādu vērtību tu sniedz ar to, ko tu dari, ko tu piedāvā, kāds ir tavs bizness, kādi ir tavi produkti, ja? Kur tu ar to visu ej? Okay? Tad tas ir ļoti, ļoti vērtīgi, lai tu saprastu. Un tad arī tev atradīsies tā tava niša. Jo ļoti svarīgi ir tas, ka bieži vien mēs skatāmies uz citiem, un tad es nevaru atrast savu nišu. Mēs it kā esam savus nišas meklējumos. Tava niša jau tu esi tu pati. Tev neko nevajag meklēt. Un viss, kas tev ir svarīgi, ir atbildēt tikai uz šiem skaistajiem, brīnišķīgajiem jautājumiem, kur tev dod atbild uzreiz. Ejam tālāk. Kā formulēt tavu misiju? Es pacelšu uz augšu, ceru, ka jūs visu redzat. Kā formulēt tavu misiju? Tad pirmais, kas ir, nosaka savu galveno mērķi. Ko tu vēlies sasniegt? Ja? Tad tavu misiju, ko tu vēlies sasniegt? Tad tu varbūt, ja tu strādā ar cilvēku, kuram varbūt ir tieši mentālā problēma, tad kāds ir tavs mērķis ar viņu strādājot? Ja? Tu strādā ar sievietēm, kurām tu māci varbūt gan jogu, gan ādas kopšanu, gan, jebko, kāds ir tavs mērķis, ko tu vēlies sasniegt. Padomā par savu mērķu auditoriju. Kam tieši tu vēlies palīdzēt vai kam sniegs savus pakalpojumus? Vecums, dzimums, izglītība, intereses, vajadzības, problēma risinājums. Savā ziņā mēs šeit ir tas, ko mēs jau runājām, bet šeit es esmu sadalījusi, esmu nedaudz sadalījusi sīkāk, lai tev varbūt ir tā skaidrība, kā saprast, kāda ir tava mērķa auditorija. Izvēlies savu vērtību piedāvājumu. Kāpēc klients izvēlēsies tieši tevi, nevis esošo Ilzi blakus? Ja? Ko tu vari dot? Koncentrējies uz klientu ieguvumiem. Tas ir ļoti svarīgi, ka tu arī izvērtē, kāpēc klients izvēlēsies tieši tevi. Un šeit mēs nedrīkstam, teiksim tā, tu nedrīksti sevi salīdzināt ar citiem. Jo tu nedari to pašu, ko citi. Tev ir sava niša, tādu kā tevi nav nekur un nekur pasaulē. Un neviens nevar darīt un piedāvāt to. Tad pirmajam kārtam tev tas ir jāsaprot. Bet katram no jums ir sava niša, ko tieši tu vari piedāvāt, nevis tur Alisa tev sēdošā blakus. Koncentrējies uz klientu ieguvumiem, nekoncentrējies uz apkārtējo, kas tev ir, ko tev dara tavs draugs vai tava draudzene vai tavs mentors vai vienalga. Ja? Saglabā vienkāršību. Tātad tavai misijai jābūt vienlīdz saprotamai gan tev pašai, gan citiem. Pajautā sev, vai kāds izlasot tavu misiju, uzreiz sapratīs, ko tu dari, ar ko tu nodarbojies. Tad šī gadījumā, ja arī tu darbojies, tad tu varbūt cītīgi darbojies kādā sociālajos, varbūt Instagramā, varbūt Facebookā, tavai misijai ir jābūt rakstītai tavam bio. Ja? Un ja viņa tur nav, un ja nav skaidrs, ar ko tu nodarbojies, ko tu piedāvā, kam tu vari palīdzēt, tad cilvēks nevar vispār saprast, vai viņš grib tev sakot vai negrib. Tāpatām arī tā kā ir jauns gads, tu vari uzreiz sākt savu kā pirmo savu postu ar patiesībā formulējot šo misiju. Tu vari iet un pastāstīt, kāda tava misija šajā gadā.
Un tad, pirms tu posto, iedod varbūt savam draugam, savai draudzenei, savam mentoram, savam upline, savam downline, pajautāt, vai tu saproti, ko es vēlos ar šo pateikt. Tad tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ejam tālāk. Kāda misija ir mums kā komandai? Tad ļoti daudzām no mums, kuras ir network marketingā, ja, patiesībā šo misiju var izvērtēt ļoti daudz, kur varbūt tu strādā, es nezinu, kādā nodaļā, kur jūs esat kā komanda. Tad jābūt katram individuālam ir kā tādai kā misijai, bet ir arī jābūt misijai kā komandai. Ja, jebkādā nozarē tu strādā. Šeit neiet tikai vienīgi runa par network marketing, šeit patiesībā ir iet par jebkuru nozari. Ja? Tad es agrāk strādāju fabrikā, un mums kā komandai bija tāda sava ziņa kā misija. Tārgets, misija, jā, ko un kā un kāpēc. Arī šeit, jebkurā nozarē, tev ir jāsaprot, ja nu vienīgi tu esi viena pati, tad, protams, ir savādāk, tad ir individuālā misija, bet arī ir jāsaredz tā tava misija kā komandai. Kāda būtu tava misija tavā esošajā komandā? Ko tu vēlies dot saviem komandas biedriem? Kāda ir tava misija šajā komandā? Ko un kā un kāpēc? Ja? Kā arī, ja pieņemsim, tu esi network marketingā un tu vēlies attīstīt savu komandu. Ja? Kur tu redzi savu komandu? Jo katrai komandas biedram tev arī ir jābūt, tieši viņam ir sava misija. Ja? Tad tas ir arī ļoti, ļoti svarīgi. Individuālai misijai jābūt un kā komandas misijai. Ok? Ejam tālāk. Kāda ir tava 2025. gada vīzija? Tātad, vīzija ir ļoti svarīga. Kāds teiks, ka vīzija ir sapņotāja formula? Nu, ir un nav, bet vīzija ir jābūt, jo mēs uz to ejam, uz to tiecamies. Tas ir mūsu, kāpēc mēs ceļamies, kāpjam ārā no gultas, pat tad, kad ir slikts garstāvoklis un mēs ejam un darām. Kas tu vēlies kļūt? Kas tiešām tu vēlies kļūt? Kāds eksperts, kāds līderis, kāds iedvesmotājs, kas tu vēlies kļūt savā jomā? Tātad, mēs jau runājām par misiju, ko un kā tu vēlies palīdzēt un kam. Tātad, tev droši vien ir jābūt, nevis tev droši vien, bet tev ir jābūt, kas tu vēlies kļūt šajā gadā. Varbūt tu vēlies kļūt doktors. Varbūt tu, nu tā kā, tev ir jābūt kaut kādā veidā kategoriski ielikts. Līderis. Tādā pašā laikā tu arī vari ielikt līderu pozīciju, tu vari ielikt arī kādu, pieņemsim, sasniegumu vai paaugstinājumu tu vēlies saņemt savā jomā. Tā arī ir vīzija. Kur tu gribi būt 2005. gadā? Kas būs tavs ideālais dzīves, kāds būs un kas būtu tavs ideālais dzīvesveids? Varbūt tagad tev ir diezgan mesī, haotisks, tu īsti tu neatrodies savā tajā noteiktajā dvēseles stabilitātes, ka tu nejūti, ka tev ir stabili, tu jūties, ka tev ir haoss. Tad iztēlojies un vizualizē, uzliekot arī uz papīra, kāds izskatās tavs dzīvesveids, tajā, ko tu dari. Ja? Vai tas ir network marketing, vai tas ir social selling, vai vienalga, kas tas ir, vai tas ir kaut kāda tipa veida, ko tu piedāvā un kur tu strādā sev, tev ir jābūt tai lietai, viņam nebūtu jābūt apgrūtinātājam. Tam jābūt iekšā tavā dzīvesveidā. Tavs dzīvesveids ir jābūt pakārtots tā, ka tu jūties labi un laimīgi. Cik cilvēkiem tu vēlies palīdzēt vai ko sasniegt? Tad cik cilvēkiem tu vēlies palīdzēt? Tātad atkarībā no tā, ko tu piedāvā, ar ko tu nodarbojies, cik cilvēkiem tu vēlies konkrēti palīdzēt. Tad tam ir jābūt konkrētam ciparam varbūt. Varbūt katru dienu vienam cilvēkam vai katru dienu 5 cilvēkiem. Ja? Tu vēlies palīdzēt, jo ar savu to, ko tu piedāvā, savus biznesus, tu palīdzi. Pat ja tu strādā kādā citā industrijā, tu vienalga cilvēkam palīdzi. Un ko sasniegt? Kāpēc sasniegt? Ja varbūt tev ir komanda, vai varbūt tev ir konkrēts, es jau nezinu, ko tu piedāvā, atkarībā, ko tu piedāvā. Varbūt tev ir tas, varbūt tu strādā tieši ar cilvēku mentālo veselību. Tad tavs mērķis ir, ja, ko tu vēlies sasniegt ar viņu. Tas pats arī komandā, vīzijai ir jābūt. Ko tu vēlies sasniegt kā komanda, un arī ko tu vēlies, lai tavu komandu sasniedz. Ja? Tad tas ir ļoti, ļoti svarīgi kā individuāli. Ko tu vēlies paveikt? Iekļaujiet nozīmīgas vērtības. Kas ir tava motivācija? Vai tas ir skaistums, vai pašapziņa popularizēšana, finansiālā stabilitāte, vai citu cilvēku atbalsts? Tad tev ir svarīgi, nu tā kā ko tu vēlies paveikt. Tad tavam sasniegumam, paveikumam ir jābūt šajā gadā. Ja? Un ko tas dos tev un citiem? Tas tavs paveikums, tā tava vīzija, ko tas dod. Ir ļoti svarīgi, kad ir šādi tad sadalīts un tu izraksti. Un varbūt kādā no tām sadaļām būs viens tas pats atkārtosies, bet tu vismaz saproti to savu vāju, savu vīziju, savu misiju, kāpēc tu esi to priekš. Tas varbūt finansiālā brīvība, laika neatkarība, ilgtspējība, pozitīva ietekme uz sabiedrību.
Katram tā vīzija mums ir savādāk, bet viņai ir jābūt. Un kamēr viņa netiks uzlikt uz papīra, viņa netiks arī nekad attīstīta. Okay? Tas arī viss no manīm, ko man gribējās jums parādīt un pastāstīt. Es ļoti ceru, ka jums liksies šis ieraksts noderīgs un varat dalīties ar savām komandām. Ceru, ka noderēs, kā saka, un lai jums brīnišķīgs šis 2025. gads, veiksmīgs, pozitīvs, skaists, tiešām tāds jautri pilns, varbūt netik bēdīgiem notikumiem, kā mums 24. gadā gāja, un lai tu sasniedz savus mērķus, nepadodies. Un ir ļoti skaisti, ka tu varbūt dari kopā šo ar savu komandu vai ejiet kopā uz kaut kādu konkrētu vīziju un misiju. Paldies, ka noskaties, paldies, ka veltīji savu laiku, man laiku, un, ja bija noderīgi, liec, un tad jau mēs tiksimies nākamā.